Kur mēs šodien esam? Šodien mēs esam Asterēs un parādīsim, kā izstāsta jau pabeigta terasīte. Tad, lūk, jau esam uzreiz pie interesantākā momenta. Iešūts ozols. Tas ir pēc klienta vēlmēm. Tas pats ir arī griestos. Jā, ļoti interesanti. Bet, varam izdarīt visu, ko klients vēlās. Tad, lūk, diezgan liela terasa. Es pat nevaru teikt terasīte. Es te saku iepriekš terasīte, bet te jau ir diezgan liela terasa. Šeit ir 11 metri un uz otru pusi ir 11 metri. Var spogļoties. Ļoti, ļoti interesanta fasāde, stikla. Arī jāpiemina, ka interesants leņķis mājai. Tādu pašu mēs kopējām ar terasi, un lai būtu vēl interesantāk, šeit esam arī salaiduši terasīti kopā tādos grādos, interesantos grādos. Lai dzīve nebūtu tik vienkārši, tad šeit arī ir bilžu rāmītes, viss salaists ir smuki leņķīšos kopā, arī pie pakāpiena. Te ir tāds skaists bilžu rāmītes apkārt. Tas ir mūsu rokraksts, tā mēs parasti taisam. Protams, klients vēlās kaut kā savādāk, izdarīsim tā, kā vēlās klients. Lūk, skaisti, vai ne? Šāda te skaista jauna terasa. Ja arī tevi interesē kas līdzīgs, droši sazinies, raksti, uztaisīsim arī tev kaut ko līdzīgu. Kur mēs šodien esam? Šodien mēs esam Asterēs un parādīsim, kā izstāsta jau pabeigta terasīte. Tad, lūk, jau esam uzreiz pie interesantākā momenta. Iešūts ozols. Tas ir pēc klienta vēlmēm. Tas pats ir arī griestos. Jā, ļoti interesanti. Bet, varam izdarīt visu, ko klients vēlās. Tad, lūk, diezgan liela terasa. Es pat nevaru teikt terasīte. Es te saku iepriekš terasīte, bet te jau ir diezgan liela terasa. Šeit ir 11 metri un uz otru pusi ir 11 metri. Var spogļoties. Ļoti, ļoti interesanta fasāde, stikla. Arī jāpiemina, ka interesants leņķis mājai. Tādu pašu mēs kopējām ar terasi, un lai būtu vēl interesantāk, šeit esam arī salaiduši terasīti kopā tādos grādos, interesantos grādos. Lai dzīve nebūtu tik vienkārši, tad šeit arī ir bilžu rāmītes, viss salaists ir smuki leņķīšos kopā, arī pie pakāpiena. Te ir tāds skaists bilžu rāmītes apkārt. Tas ir mūsu rokraksts.